Sveiki. Paldies. Labdien, tad, kad es gatavojos šim pasākumam, faktiski, kad man uzrunāja fóruma organizatori, es tā kā pirmā mirklī samulsu, es sevi īsti par uzņēmējs neuzskatu. Es varbūt varētu teikt, ka es esmu uzņēmīgs cilvēks, kā izrādās, par ko es arī gatavojoties, iznāca diezgan reflektēt par šo tēmu. Es drīzāk domātu, ka tas biznesa modelis, kas man ir, tā tomēr nav īsti tāda uzņēmēja darbība. Es vienkārši centies nodrošināt sevi, savu ģimeni, un tas svarīgākais aspekts man ir bijis dzīvot tajā vietā, kur es esmu izvēlējies par savām mājām, un radīt tos apstākļus tādus, kādus es gribētu savai privātajai dzīvei. Un viss pārējais ir varbūt bijis kaut kādā mērā pakārtots. Un es biju ļoti patīkami pārsteigts, ka pirmajā daļā gandrīz visi uzņēmēji, kas šeit runāja par to, ka viņu biznes ir faktiski viņu ģimene, ja tā ir pirmā vieta un pārējais ir pakārt. Tieši tas, kas es biju domājis, ka es būšu ļoti oriģināls, bet izrādās, ka nē. Tātad uzaudzis es esmu Rīgā, pabeidzu Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolu kogriešanas nodaļu, pēc tam iestājos mākslas akadēmijā, students biju 8 gadus, jo uzreiz pēc iestāšanās man paņēma padomju armijā tajā laikā vēl, un esmu arī paņēmis vienu akadēmisko gadu, tad, kad piedzima mana pirmā meita. Bet tātad jau, es domāju, 16 gadu vecumā es sapratu, ka pilsēta tās īsti nav tā vieta, kur es vēlos būt, un kopā ar saviem kursabiedriem mēs meklējām kādu muižu, kur mēs varētu atjaunot, dzīvot. Mani kursabiedri tātad arī kokapstrādes nodaļas audzēkņi. Sapratām, ka ir ļoti ērti galdniecībā strādāt, ja jūs esat, ja ir vairāki amatnieki, nevis viens, jo viss aprīkojums ir ļoti dārgs, un ja teiksim, es tādu EVL mašīnu izmantoju varbūt reizi nedēļā, tad ja mēs tur esam 3 vai 4 vai varbūt vairāk cilvēki, tad tas viss ir ekonomiski daudz pamatotāk. Lūk, Imants Ziedons tajā laikā, tieši tas ir 88. gads, aicināja glābt muižas, un mēs arī atradām šādu te muižu, kas mums likās ļoti piemērota, un pārcēlāmies uz turieni. Dzīve ļoti gara bijusi, ir bijuši ļoti daudz dažādi izaicinājumi, bet varbūt ne tieši tajā darba laukā. Diezgan viegli izdevās izveidot to darbnīcu. Ļoti daudz arī strādājām. Tas galvenais, kas varbūt tas galvenais izaicinājums, kas man vienmēr dzīvē, profesionālajā dzīvē ir bijis tas, ka tie darbi, ko mēs daram, viņi nav tādi ražošanas. Mēs parasti ejam no viena individuālā pasūtījuma uz otru, un katru reizi tas ir kaut kas nedaudz cits. Es sev pozicionēju faktiski kā mēbeļu galdniecību, bet tas, ko es jums šeit rādu, tur mēbeles nebūs. Tās ir lietas, kur mums ir mūsu pasūtītāji mūs uzrunājuši, un mēs esam aktīvi piekrituši un iesaistījušies šo ieceru realizācijā. Šeit mēs redzam ērmaņu muižu. Tas, ko mēs esam darījuši, tad ir tas tornītis tur augšā, tas ir mūsu veidots, un tā margu balustrāde vēl esam pie logiem strādājuši, un kolonas tur ir mūsu atjaunotas. Vai, piemēram, šāds pasūtījums, ko es arī pieliku jautājumu zīmi vārdam izaicinājums, jo faktiski tas nav izaicinājums, tā ir tā mūsu ikdiena, tas, ko mēs daram, un faktiski tā ir dzīve. Esam arī iesaistījušies mana brāļa biznesā, koku velospēdu ražošanā, arī pilnīgi cita sfēra, pilnīgi kaut kas negaidīts, pirmā mirklī nesaprotams, grūti, bet kaut kā, visas lietas jau var atrisināt. Man vienmēr ir fascinējuši renesanses laika mākslinieki, ja, vai vispār tas renesanses periods, tad, kad cilvēks ir, mēs zinām šo drusku vulgarizēto teicienu, cilvēks visu lietu mērs, ja, kas faktiski nozīmē, ka cilvēks ir tas, kas var atrisināt visu. Tas ir tas, kā es to saprotu, ja, ka mēs esam tik pietiekoši spēcīgi, gan fiziski, gan emocionāli, kad faktiski mums nav nepārvarama lieta. Esam pat mana skolas biedra Aiņa Čaunāna projekts kanāla Kuģīša, esam arī tajā bijuši iesaistīti. Un arī pilnīgi cita sfēra. Un no uzņēmēja darbības viedokļa tas sarežģītākais varbūt visās šajās lietās ir tas,
kā tu spēj sevi pārdot. Jo bieži vien šiem te projektiem tu īsti nespēji atrast pareizo cenu, teiksim. Tev ir jāpaprasa kaut kāda nauda, un tas darbs ir pilnīgi kaut kas savādāks. Un tad, manā uzņēmē darbībā noteikti tas ir bijis pats sarežģītākais. Un arī joprojām tas tā ir, jo mēs neražojam, mēs taisam katreiz apmierinam kādu pasūtītāju vēlmes. Gribēju arī pieminēt, ka, protams, es tā kā stāstu, ko es daru, bet faktiski tā ir tā mūsu komanda, un arī te jau izskanēja tie jautājumi par to, cik ir ērti vai grūti un viegli dabūt darbiniekus, tad manā situācijā tas ir vēl trakāk, jo man jau nevajag darbiniekus, man vajag amatniekus. Man vajag cilvēkus, kas ir vienreiz nosprauduši savu dzīves ceļu un arī par to arī iet, un tādi, kas mētājās apkārt, tie īsti nedara, jo man nav jālasa akmeņi no tīruma, vai, es nezinu, kaut kādi tādi vienkārši darbi. Tur cilvēkam ir jāapgūst profesija, un šobrīd mēs esam 7 cilvēku darbnīcā pašreiz, un visi ir tādi, kas ir iesākuši, kā es saku, puikas no ielas, bet ir apgūjuši profesiju pie mums uzņēmumā, un tas faktiski arī ir tas mūsu uzņēmuma galvenais spēks. Arī priekšnieks prot strādāt. Tātad tie mani pienākumi darbnīcā ir, es brīžiem sevi ironiski saukāju par šoferīti ekspedītoru, jo es ļoti daudz nodarbojos ar sagādes jautājumiem, arī teiksim, pasūtījumu organizēšana, tā, protams, visi iet caur mani, bet es arī pats fiziski strādāju darbnīcā, un tā ir tā lieta, kas man ļoti patīk, fascinē. Es varbūt esmu drusku vecmodīgs, bet man liekas tā diena, kad es neesmu fiziski strādājis, viņi drusku tādu, tā kā veltīgi pavadīti. Ja, tur tāda papīra kārtošanas vai uzstāšanās. Tas varbūt nav pa īstam. Ja, un tas īstais būs, tā, ka es atgriezīšos mājās, tur kaut vai nesaistot tieši ar savu tiešo darbu, bet mēs tur šobrīd vienu bruģi atjaunojam netālu no manas dzīves vietas, un tad man liekas, es tos akmeņus parakšu, un viss būs labi. Tas, ko jūs redzat, ir Oleru muižas jumta izbūves loks, un tad mēs tā pārējam lēnām pie manas dzīves vietas, kaut gan es tajā ievadā sākotnēji nebija ielicis to Oleru muižu, negribēju to vispār runāt, bet fóruma organizatori tik laipni pierakstīja Oleru muižas saimnieks, un es tā kā jūtu, ka man kaut kādi daži vārdi jāpasaka. Oleru muižā tātad, varbūt pat daudz to nezinu, mēs tur esam 2 īpašnieki. Otrs īpašnieks ir Jānis Cīruls, mans kursa biedrs, mēs joprojām tā kā uzturam draudzīgas attiecības, mums tur ir nodalīti tie īpašumi, bet tajā kompleksā arī tur ir vēl viena ģimene. Tā kā. Bijām sākotnēji 3, Didzis savu daļu pārdeva man 2005. Gadā, 5 gadus pēc ugunsgrēka. 2000. gadā kungu māja nodega pilnībā, te jūs varat redzēt tādu atjaunošanas procesu, kas arī, mēs varētu domāt, varbūt tas arī ir uzņēmējiem kaut kāds tāds izaicinājums, bet es to pat īsti tā neredzu. Un bieži vien arī turisti, kas mūs apmeklē, tur vaicā un tā kā gribu just līdzi, kad uguns ir kaut ko iznīcinājis, es arī to tā īsti neredzu. Es domāju, ka uguns bieži vien svētī un tās tie izaicinājumi, ko dzīve tev dod, viņi jau vairāk tev neiedod, kā tu vari panest. Un svarīgi ir saglabāt to savu iekšējo mieru un līdzsvaru. Tā, ko es te vēl esmu. Tātad mēs joprojām dzīvojam tādā celtniecības un atjaunošanas atmosfērā. Tā mana ģimenes māja ir ļoti piemērota dzīvošanai, tādas grūtības tur neizjūtu, bet tā morāla atbildība sabiedrības priekšā, lai uzturētu šo te kultūru vēsturisko vietu, viņi ir joprojām, ja, un tas viss ir tāds process, kuram mēs ļoti aktīvi pieskaramies vai veltam visu savu brīvo laiku. Un, tas ir drusku ilustrācija par to fizisko darbu, kad vajag arī pašam ar lāpstu pastrādāt. 2008. gada krīze, 2009. gads, arī man dzīve visu laiku, varbūt es tā mierīgi un stabili runāju, bet man vienmēr ir nedrošība par rītdienu. Un es brīnos par tiem uzņēmējiem, kas var viegli tam tikt pāri, jo priekš manis tas ir smags sloks. Man ir vienmēr jādomā par tiem cilvēkiem, par kuriem es esmu
uzņēmies kaut kādas saistības un par savu ģimeni un vispār par visu, un sevišķi dzīves laikā apaugot ar dažādiem pienākumiem, tas sloks īstenībā viņš kļūst lielāks. Un tad vajag iziet drusku dabā, pastaigāt, un tad jau kļūst vieglāk. Nu jā, un tā tad ar šo te krīzi nolēmām arī turēt aitas, jo arī sagadīšanās dēļ mums nopērkot jaunās darbnīcas telpas, tur nāca arī zemes gabals klāt, un zemi vajag apstrādāt. Un tad izvēlējāmies tā kā turēt aitas. Bet vajag jau arī, lai viss labi izskatās. Ja? Tātad vienkārši aitas un tāda. Es nevaru tai lietai pieiet rūpnieciski un bieži vien izdod vairāk līdzekļus tik tāpēc vien, lai žodziņš būtu skaists, nevis tāpēc, lai tas būtu tīri utilitāri un nestu peļņu. Jā, tātad bieži cilvēki, kas pie mums atbrauc, viņiem liekas, ka jūs esat ieradušies tādā skaistā vietā un nav jau brīnums, ka jums te gribās tā visu tur smuki atjaunot un ka viss tik skaisti te ir un tā. Bet man jāsaka, tad kad mēs ieradāmies 89. gadā, vide bija degradēta. Mēs joprojām, teiksim, tad, kad ir kaut kāda zemes darbi, mēs izrokam tos padomju laika atkritumus un es esmu pārsteigts, kā tas ir iespējams, ka mēs esam tonnām tur izveduši, pārstrādājuši, sakopuši. Bet tāds tas laiks ir un jāsaka, ka joprojām, tā teikt, pārdomājot šos padomju gadus, es domāju, tas visai mūsu tautai un mūsu valstī tas ir bijis milzīgs rops, un varbūt mēs šobrīd tikai drusku no tā viss kāpjamies laukā. Gan cilvēku domāšanā, un tas jau izmaina arī ģimenes. Jā, tā tad joprojām ir cilvēki, kas paaudzēm netiek nekur uz priekšu, un es pat īsti nezinu, man nav recepti, kā to varētu atrisināt. Tā tas izskatās pusotru gadu atpakaļ. Un tad tas, ko es teicu, vienmēr ir šis svarīgais jautājums, kas paliek pēc tevis. Ne tādā ziņā, kad kā tevi cilvēki atcerēsies. Nedomāju, ka tas ir svarīgi, jo cilvēka atmiņa ir apmēram vēl viena paudze pēc tevis. Un es par savu vectēvu neko īsti nevaru pateikt. Viņu nesatika, viņš nomira, pirms es vēl biju piedzimis. Šeit mēs redzam Oleru Muižas krejotavas ķieģelī, kāds ir atstājis savus autogrāfus. Cik es tur varēju izlasīt, tur ir viens Jānis un vēl viens Jānis un Ivans. Un uzvārdus nevar īsti salasīt. Kāds atstāja pēc sevis šādas lietas. Un tad es arī, es tā ceru, ka jūs no tā manas stāstījuma jūtat, ka es esmu īstenībā tāds drusku sapņotājs un tāds romantiķis, un es domāju, no kurienes tas man ir, un faktiski tas viss nāk no ģimenes. Šī ir mana vecāka ģimene, mana māmiņa, tēvs un 2 mani brāļi un māsa. Un tēvs mans bija glaznotājs un arī ilgus gadus bija pasniedzējis Rozentāla mākslas vidusskolā, pēc tam mākslas akadēmijā. Māmiņa ārste. Arī ļoti viss. Tagad šobrīd pensijā, tēvs jau man sen ir miris un māmiņa joprojām pie labas veselības. Un šī te ģimene mums visiem ir svarīga. Tiem, kas mēs esam, mana vecāka ģimene, mums ir tādas noteiktas dienas gadā, kad mēs tiekamies pie mammas. Un no turienes varbūt arī nāk šī te spēka sajūta. Un tur pieliku jaunais puisis ādās, tas esmu es ar skaistām cerībām par nākotni. Un šī ir man šobrīdējā ģimene, 4 bērni, man ir Ziemassvētkos parasti aizsūtam, vai jaunajā, tā kā vecgada vakarā mēs parasti draugiem aizsūtam kādu apsveikumu, šis ir kāds dažus gadus atpakaļ taisīts. Un vienmēr cenšamies būt radoši. Un tas, domāju, nāk kaut kā arī no ģimenes. Tā, laikam tas ir viss. Šeit mēs redzam valsts nozīmes 2. šķiras ceļu, no kura es netālu no Olera Muižas šo pavasari 3 vieglās mašīnas ar traktoru vilku laukā. Drusku, lai jūs arī varētu reflektēt par to, kāda tad ir dzīve laukos, bet es savu dzīvi uzskatu par ļoti kvalitatīvu un brīnišķīgu, un esmu, lai ar kā tas nebūtu, es esmu ļoti pateicīgs pašvaldībai, es jūtu, ka cilvēkiem, tiem iedzīvotājiem, kas tomēr tur turās un paliek, un man liekas, ka mums to mūsu zemi vajag tomēr apdzīvot. Paldies jums! Kāli, paldies!
redzot, kāds saimnieko, ir daudz labāk nekā tās otrās kategorijas valsts nozīmes ceļš. Daudz labāk. Katram jāuzņemās savu atbildību. Absolūti. Par aitām vispār cepur nost. Man bija praktiskā domāšana, ja? Nav jāpērk zāles pļāvēs. Labi, ir kāda nojamīta aitiņā vajadzīga elektrolīti jānopērk un viņiem pačūpstināt. Mana saites ir rūdītas tāpat kā es. Viņas augu gadu dzīvo ārā. Un tikai tad, kad ir dzemdību periods, man ir tāda neliela kūts, un tad tur tādā konvejerī. Tad 3 dieniņas ar bērniņu un laukā sniegā. Man jāsaka tā, ka sala dēļ nevienā aitiņa vai jērs nav aizgājis bojā. Ir daudz citas lietas, aitkopība nav tā vieglākā. Katrai maizei savu garu. Absolūti. Tu pāris lietās aizskāri to mantojumu, ko mēs esam saņēmuši, un es pieņemu, ka šeit zālē ir tādi, kas ir varbūt savu dzimtas mājas kopuši vai kaut ko darījuši par to mantojumu, kas ir atstāts no tiem 50 vājprāta gadiem. Un tu teici, man nav receptes. Vai gadījumā, es mēģināšu atbildēt to tavu receptes neesamību, vai gadījumā tas nav darbs? Darbs, jā. Man tik negribējās teikt darbs prieka tēvs, jo man liekas, tas nāk kaut kur no Ķīnas šitiem maoistiem. Bet šeit zālē ir cilvēki, kas ir gatavi strādāt, tad viņi vēl savu laiku, tā kā tas ir darbs. Protams, darbs arī ir tas piepildījums. Jā. Populārākie jautājumi. Ļoti ātri atbildēšu. Kā atrast pareizo cenu nestandarta pakalpojumam? Es jau to arī teicu, un tur liels atbalsts ir tomēr tā pieredze. Un mums, vai man, jo tā ir mana atbildība, man bieži iznāk arī kļūdīties. Un tas ir vienkārši jānorīd. Restī, tu nosauc man cenu es nosaucu par cenu, šo objektu. Jā, un mums iznāk strādāt daudz. Es esmu paredzējis, ka mēs strādāsim 1,5 mēnesi, bet mēs strādājam 3 mēnešus. Es tev sapratu. Un tas 1,5 mēnesis man jāfinansē darbnīca. Tu neesi zvana, 3 dārgāk būs. Parasti tā tas nenotiek. Ir bijuši daži gadījumi, kad kaut kāda tāda dramatiska krīze, un parasti tie mūsu pasūtījumi, viņi ir ļoti ilgtermiņi. Ja? Viņi ir tādi pusgadi, mēs varbūt pie viena pasūtījuma strādājam dažreiz pat gadu. Un ja pa starpu gadās krīze, man ir, es teicu vēlreiz, ir ļoti patīkami cilvēki mums apkārt, un parasti mums izdodās par visu vienoties. Bet tie ir atsevišķi gadījumi. Tu esi goda vīrs tādā izpratnē. Absolūti. Paldies. Tā dara goda vīri. Es tā par sevi nedrīkstu teikt. Es drīkstu. Paldies. Kas sagādā lielāko prieku? Pats process vai jau gatavs rezultāts? Protams, ka process. Es to teicu. Jā, process. Ar Oleru muižas atjaunošanu arī bija tā, ka mēs bijām uzlikuši tādu pagaidu jumtu, un tad, kad nolēmām likt dakstiņus, tad izsaucām būvinženieri, tā kā vēlreiz pārliecināties. Izrādījās, ka to nevar. Bija 2 risinājumi, vai papildināt esošo konstrukciju, vai arī būvēt visu no jauna. Būvēt no jauna, jo patīk process. Man liekas, ka Marta grib kaut ko pavaicāt. Es kas? Vai iedosim mikrofonu, lai visi mūs dzird? Marta, čau. Tas nav jautājums, tas ir komentārs par to, kā mums kā jauniem uzņēmējiem Kārlis ar Ievu atvēra acis, jo mēs bija tā lēm sadarboties vienā gadījumā. Un kaut ko vajadzēja, un es atvēru Kārļa sotu kambara durvis, un tas izmainīja, ja ne mūsu dzīvi, tad mūsu veidu, kā mēs gribam savu biznesu vadīt, jo viņš bija perfekti tīrs, un tur bija tikai putekļu sūcējs, sota un spainis un šaupeli. Un paldies par to. Jauki. Tur redzēji, kā maza detaļa. Paldies. Mums ir bijuši pat, man liekas, vairākas ļoti jaukas sadarbības. Meitenes no Lauks. Lūdzu, iepazīstieties. Jā. Un vēl īsi atbildot, es teicu, par ričkiem, tas ir mani brāļu biznes, mēs priekš viņi ražojam tikai šos te koka rāmjus, tātad koka darbi pie mums darbnīcā, par realizāciju tālāk ar Martinu lūdzu runājiet. Es zinu, ka, protams, uz Ameriku ir šobrīd doma, tur Amerikā vēl vairāk paplašināties, bet, protams, ir arī tirgus tepat Latvijā un tā kā. Oleru ballē, Možā, kad būs kāda balla? Ik pa brīdim mēs rīkojam klasiskās muzikas koncertus. Tuvākais, manuprāt, ir oktobrī, bet man jāsaka tā, ka Oleru muiža tur vairāk mana sieva Ieva, un jā, tā kā mēģināt ar viņu, un tas ir arī viņas nopelns. Faktiski ēkas vai tās vides atjaunošana šobrīd ir lielā mērā Ievas nopelns, un es esmu tāds. Tur ar lāpstu bija viena bildi, tas ir par mani, es esmu ar lāpstu.
Pieticīgs, bet labi sanāk. Nu, Paldies. kā nu varu, jā. Paldies tev katru laiku. Paldies, Sirsnieks.